Sveicināti, mīļie draugi! Šodien būs tāds interesants video. Mēs parunāsim par veco un jauno derību un salīdzināsim šīs derības ar termometru un termostatu, jo tas ir ļoti interesanti. Šis salīdzinājums ļoti palīdz. Es esmu dzirdējusi arī kādus citus šo pielietojumu, konkrēti vienu sludinātāju, kurš pielieto šo salīdzinājumu, bet arī man pašai to Dievs rādīja, kad es redzēju, kā cilvēki ir kā mētāti pa viļņiem, un mēs parunāsim par šiem punktiem, kas ir tas, kas liek cilvēkam mētāties kā pa viļņiem un kāpēc tā notiek. Un kāpēc mums vajadzētu no tā izvairīties? Pirmkārt, tātad pats pirmais, tātad svētie raksti mums saka, ja, ka mums ir jāsakņojās Dieva mīlestībā, lai nekādi mācību vēji mūs neaizrautu prom un mēs nebūtu kā pa viļņiem mētāti. Ja. Tātad tas ir kaut kas, ko saka raksti, kas nav tikai kaut kāds mans salīdzinājums, un tātad tas ir kaut kas pavisam konkrēts, ja, saprotiet? Un caur šo rakstvietu mēs arī varētu to vislabāk varbūt iesākumam ieskicēt, ja, tātad šis termostats, ja, tātad ierīce, kas rada temperatūru, uztur temperatūru, ja, tātad tā ir šī Dieva mīlestības atziņa tavā dzīvē, ja, un savukārt daudz un dažādas citas mācības, tā skaitā bauslības mācība, ir kā šis termometrs, kurš mēra, kā tad ar tevi šodien ir, izmēram tev šodien temperatūru, cik karsta vai augsta tā ir, ja, tavos darbos, tavās domās un tā tālāk. Ja? Un tad izējot no tā, Dievs attiecīgi izturēsies pret tevi, tu saņemsi savā dzīvē labu vai ļaunu un tā tālāk. Ja? Un, protams, mums jāsaprot, ka gan šī te bauslība, gan arī žēlastība abas šodien pastāv, ja? Jo cilvēks, kurš nav pieņēmis Kristus upuri, kurš nav pieņēmis Dieva žēlastību, viņš joprojām ir zem vecās derības bauslības lāsta. Ja? Tātad mēs zinām, ka bauslis ir dots priekš slepkavām, zagļiem, laulības pārkāpējiem, ja, tātad viņi joprojām dzīvo zem šīs bauslības lāsta, ja, jo nu, tā tas ir, ja, un savukārt ir teikts, ja jūs negrēkojat, tad jūs vairs neesat zem bauslības, ja, jo tas ir tas paradoks, tas ir tas evaņģēlija paradoks, ka tikai pieņemot Dieva mīlestības atziņu, pieņemot Dieva žēlastību, Dieva taisnību, ja, tātad saprotot, ka tu esi izglābts ne no saviem darbiem, bet tikai tāpēc, ka Dievs tevi ir ļoti mīlējis un viņš tevi ir darījis taisnu, ne jau tā, ka tu biji šitāds te un viņš tagad tev šitā iztaisnoja, ja, bet tā, ka neskatoties uz to, ka tu esi šitāds te, ja, viņš tavā sirdī ielēja svēto garu ar savām asinīm nolīdzinot grēka starpsienu, lai viņš to varētu izdarīt, jo nekas nesvēts nevar būt saistīts ar svēto Dievu. Ja? Un tātad mēs šādi te līki esot, ja, esam savienoti ar Dievu. Ja? Dieva mīlestība ir ieliet mūsu sirdīs, neskatoties uz redzamo, un šeit mēs ļoti spilgti redzam tātad šo termostata funkciju, ja, raksturojumu, ja, ka tātad ne no darbiem, bet no Dieva žēlstības, ja, caur ticību šai žēlstībai mēs tiekam izglābti, un tad tālāk pastāvīgi uzturot šo karsto mīlestības temperatūru mūsu sirdīs, ja, mēs lenītiņām tiekam iztaisnoti, ja, un nekā savādāk, ja, tātad caur to, ka tu šitāds te līks tagad centīsies kaut kur to un šito pildīt un darīt un atbilst, tu vari vienīgais, ko tu vari salūst. Jā, un kaut kādā brīdī tu vari tā izslieties, jā. Bet tas nav iespējams cilvēkam, jā, to mums arī saka svētie raksti.
Bet kas nav iespējams cilvēkam, to ir izdarījis Dievs dēls ar vienu upuru, savienojot mūs pats ar sevi. Aleluja, slava Dievam, viņam viss gods un pateicība. Un tālāk mēs varam redzēt, ka cilvēki, kuri ir bez šīs atziņas, ja, bez šīs atziņas dziļuma, bez šīs atziņas praktiskas realitātes savā dzīvē, viņi arī paši demonstrē šo termostata neesamības, neklātesamības realitāti. Ja? Tātad viņi ir kā šis termometrs. Ja? Parasti šādi cilvēki, viņi ir kā šis pūlis pie krusta, ja? Kurš sit viņu krustā, neskatoties uz to, ka dienu iepriekš viņi dzied Osianna, ja, Jēzum, kurš ienāk Jeruzalemē, ja, un vicina palmu zarus. Ja. Tātad tā ir šī miesas daba, un šeit mēs atkal redzam, ja, šo miesas redzējumu, miesas dabas izpausmu un reakcijas, un garīgu redzējumu, ja, un garīgu cilvēku, kuru neviens nevar izprast. Tā mums to raksta svētie raksti, ja, mums to saka svētie raksti, ka garīgu cilvēku neviens nevar saprast, neviens viņu nevar izprast, jo viņš ir Dieva gara vadīts, neviens viņu nevar izkalkulēt, neviens nevar saprast, kas ar viņu ir, un tāpēc bieži cilvēki no garīga cilvēka baidās, tie termometri saucamie, jo viņiem visu laiku vajag izmērīt un savilkt pēc kaut kādām ārējām, redzamām kaut kādām darbībām vai pieredzēm tos secinājumus, lai tā kontrola varētu būt, ja, tāda saprotama un patstāvīga. Un tā tad tieši tāpatās es esmu novērojusi, ja, kad ir tādi cilvēki, ja, tā skaitā sludinātāji, diemžēl, kur joprojām ir kā šie termometri, ja, kas izmēra temperatūru un attiecīgi tam, ko viņi redz kāda cita cilvēka dzīvē vai pasaulē kopumā un tā tālāk, mainās viņu sludināšana. Ja. Bet tātad termostats nemaina to, ko viņš sludina, pat ja mainās kaut kādas viņa darbības vai kaut kādas situācijas dzīvē, vēl kaut kas. Tātad viņš ir patstāvīgā šajā Dieva mīlestības tuvumā. Un pat tad, ja viņš tajā nav, šeit viņa domāšanā ir šī termostata temperatūra uzturētājā, svētā gara uzturētā temperatūra, atgādinot viņam Jēzus vārdus, kur viņš atkal no jauna tiek atgriezts uz patiesības ceļu un sakņots Dieva mīlestībā. Jā. Tāpēc jūs saprotiet, cik tas ir svarīgi. Vēl viena lieta, kur mēs to varam ieraudzīt, ja? Tātad kā cilvēks lasa vai sludina Dievu vārdu. Tātad termostats pastāvīgi turās pie galvas, proti pie Kristus, proti pie labās vēsts. Labās vēsts konteksts netiek atmests ne sludinot vecās derības grāmatas, ne sludinot jaunās derības grāmatas. Ja? Tātad no visa Dieva vārda, ja, no visa rakstītā Dieva vārda mēs varam izvilkt pamācības, gudrību un tā tālāk, bet tiklīdz tas tiek atmests, ja, Kristus tiek atmests, ja, kā ir teikts, nama cēlējs stūrakmeni ir atmetuši, ja, tā tūlīt šis sludinātais vārds kļūst par termometru, ja, kurš izmēra kaut ko, viņš ir tā kā perifērijā, ja, viņš nav centrā, viņš nav pie galvas piesiets, pie Kristus piesiets, ja, kurš rada kurš ir šis termostats, ja, kurš uztur šo temperatūru, kurš iestata šo temperatūru, kurš tic Dieva vārdam neskatoties uz redzamo. Vai jūs saprotat, cik milzīga ir atšķirība? Padomājiet, kas notiks ar cilvēku, ja viņš seko termometram. Tātad tiklīdz cilvēka dzīvē notiek kaut kādi soļi vai kaut kāda pieredze vai vēl kaut kas, tā termometrs viņam tūlīt saka kaut kādu savu prognozi. Un tiklīdz cilvēks pagriežās kaut kur citā virzienā, notiek kaut kādas izmaiņas, ja pieņemsim pa 180 grādiem, tā termometram tūlīt ir jau cits pravietojums. Ja? Bet tātad mums jāsaprot, ka jā,
arī mēs varam būt Dieva vadīti kardināli pretējos virzienos, piemēram, tu ej vienā virzienā un pēc stundas tev Dievs apgriež kardināli pretējā virzienā, bet tik un tā tu vari būt termostata vadīts, ja, šīs Dieva mīlestības iestatītās temperatūras vadīts, atbilstoši tai situācijai, kur neviens nevar izkalkulēt, un tu pats pat to nevari, ja? Bet Dievs redz visu. Kur mēs rakstos ļoti spilgti varam redzēt šo piemēru? Viens no, manuprāt, spilgtākajiem piemēriem ir Ābrahams, kuram Dievs palūdz pienest uz altāra savu vienīgo dēlu, ja? Savu mīļoto, ilgi gaidīto dēlu, ja? Tātad apsolījuma bērnu, ja? Un kurš bija no viņa mīļotās sievas Sāras, ja? Un tātad mēs atceramies, ja, kad Ābrahams paklausībā to darīja, ja? Protams, pēc smagas un dziļas iekšējas cīņas, bet Ābrahams to darīja. Un tad, kad viņš nonāca pie šī altāra, Dievs kardināli pretēji viņam, ja, pateica, tātad, ka nevajag viņam atdot šo dēlu, upurēt šo dēlu. Ja. Un šeit mēs redzam ļoti spilgtu piemēru tam, ja, jo nevienmēr mēs saprotam, ko dara Dievs mūsu sirdīs, ja, kādā konkrētā brīdī, un kas var būt izšķiroši svarīgs eksāmens, lai mēs varētu doties tālāk. Vai jūs saprotat, mīļie draugi? Bet tiklīdz mēs sākam mērīt šo temperatūru, iedomājieties, ka tagad tāds termometrs, ja paņem, piemēram, šo Ābrahama dzīvi, protams, tad, ja viņam jau viss ir priekšā uzrakstīts un ka viņš jau redz šo iznākumu, ja, protams, ka viņš savādāk šo situāciju var ieraudzīt, viņš varbūt spēj ieraudzīt to, ja, kā Dieva vadību cilvēka dzīvē, ja, kā Dieva uguns klāt esamību, ja, kā šo sadraudzību ar Dievu, kā šīs pārdabiskās sadraudzības klāt esamību un cik tas pārdabiski var un mistiski būt cilvēka dzīvē. Ja. Bet, ja, piemēram, viņam nebūtu šīs situācijas tādam termometram, ja, es atvainojos, ka tas varbūt tās izklausās kaut kā noniecinoši, ja tur mēs kādus iedalām kategorijā termometrs, kā termostats, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti uzskatām, ja. Un šāds termometrs tātad šo situāciju, ja, viņam tur būtu no šīs situācijas grāmatas, ko rakstīt. Ja? Katrs šis gājiens, katrs šis pagrieziens, ja? Tur ir ko stāstīt, ja? Un tur ir izmērīta temperatūra. Un tāpēc šie miesīgie vēstījumi tik ļoti patīk miesīgam cilvēkam glaimo ausī. Tas ir tik interesanti kā romānu lasīt, ja? Un sekot līdzi. Tas ir kā Santa Barbaras nākošā sērija, ja, gaidām, kas būs. Bet mums vajadzētu tomēr saprast, ka, kādā brīdī tu vari būt arī termostats, ja tev vajag interesēt kādus, tā kā mums arī to saka apostols Pāvils, ka vieniem es esmu tāds, vieniem es esmu tāds. Un arī tajā ir sava māksla, ja tu saproti, kāpēc to dari, ja tu esi termostata vadīts, ja? Nevis termometra vadīts, ja? Tātad Dieva gara sevī, Dieva mīlestības, Dieva uguns vadīts. Ja? Un tātad, cik ļoti svarīgi, ja, kad arī sludinot vārdu, mēs saprotam, ja, ka mēs kaut ko sludinot vārdu, mēs uzturam temperatūru, nevis mēs mēram kādu cilvēku dzīves notikumu temperatūru un mēģinam viņam šim stāstam pievilkt svētos rakstus klāt, ja, un ar svēto rakstu palīdzību tulkot kaut kādu cilvēku dzīves notikumus, tā mēs sevi parādam par termometriem,
tāpēc, ka mēs nekad nevaram zināt visu ainu kopumā. Mēs nezinām, kas notiek cilvēks sirdī, mēs nezinām vēl kaut kādas citas dzīves situācijas. Mums ir atklāts no šī pilna, teiksim, spektra var būt 5%, un iedomājieties, un mēs tagad tos 5%, ja, mēģinam kaut kā izmērīt, ja. Un interesanti ir tas, ka vienmēr šie termometri atspoguļos, ja, tātad šo algoritmu, kā jau es teicu, šodien mēs dziedam Ozeana, un rīt mēs bļaujam sitiet krustā, ja, tas ir tipiski, mīļie, un diemžēl, vai par laimi, es nezinu, kā lai to saka, ja, bet šie cilvēki, kurus, es tā kā raksturotu kā termometrus, ja, tas notiek gadiem, tas notiek no gada uz gadu, no gada uz gadu. Ja šādi cilvēki būtībā viņi nemaina šo sludināšanu, tas ir viņu tas stils, jo viņi nav iekšā atklāsmē, viņiem nav šis atklāsmes dziļums, viņi nav sakņoti Dievu mīlestībā, un tāpēc viņi visu laiku ir mētāti. Ja? Viņi kaut kur šalko līdzi, ja? Kaut kādiem notikumiem, kaut kādām interpretācijām, kaut kādam savam miesīgam redzējumam. Jā, es atceros, ka ļoti pasen, es jau esmu kaut kur arī liecinājis, ka man ir vairāki tādi ļoti spilgti sapņi no Dieva. Viņi nav daudz, kā jau es to arī esmu teikusi, ja, burtiski uz abu roku pirkstiem saskaitām, ja, un pat nebūs 10. Bet viens no tādiem spilgtākajiem bija sapnis, ja, par to, ka es esmu kā mazs sprīdīts, ja, un man ir jāiziet cauri milžu tādai tā kā burzmai, ja, un šie milži kustās, jūs varat iedomāties milži, bet tie milži tā kā tādi zēnas, kaut kādi tādi lieli tādi, ja, bet milzīgi, salīdzinot, ja es esmu, piemēram, tajā sapnī šitādi, ja, tad tie milži būtu tādi, ja, bet viņiem tās kustības, kā jau milžiem tādas lēnas, ja, tādas kaut kā atbilstoši viņu tai masai, ja, un tajā sapnī man ir lukturīts, un šis lukturīts man spīdina ceļu, ja, bet burtiski tā, ka tur, kur es spēru soli, tur es arī redzu, ja, un attiecīgi tāpēc, ka es esmu maziņa, es ļoti žig, it kā tur ir tik baisi, ja, un tur ir tie milži, un tā situācija ir dramatiska, bet es ļoti ātri varu tā kā izlavierēt, ja, starp viņu tām milzīgajām kājām un visu to burzmu, ja. Un no rīta pamostoties, ja, man bija ļoti dziļas un vairākas atklāsmes par šo sapni, ar dažām es varu padalīties, ja, un tātad pirmkārt, protams, mēs visi saprotam, ja, ka šis lukturīts, ko mums arī saka svētie raksti, ir Dieva vārds, ja, kurš ir kā spīdeklis uz mūsu ceļiem, ja, un ka Dieva vārds, ja mums ir, ja, tad mēs iziesim cauri visdramatiskākajām situācijām, mīļie, un tas var tieši tā arī izskatīties, ka tu lavierē, ka tu ej šitā un šitā, un katrā sekundē tev var būt kaut kāds citādāks manevrs, bet tu būsi tajā ugunī, tev būs šis lukturīts ieslēgts, un tu skaidri redzēsi, kur tu ej. Un tad, protams, vēl ļoti dziļa atklāsme ir par to, ka, ja mēs esam mazi, ja mēs sev neiztaisam lielus, ja, tad mums ir ļoti viegli izlavierēt starp šiem te milžiem, ja, tā ir šī pazemības mantija, ja, kas mums ir jātur par dārgu pērli savā dzīvē. Un vēl dažas lietas, par ko Dievs runāja, ja, bet šodien tieši kontekstā par šo termostats un termometrs, ja, tātad termometrs, ko teikt, viņš mērītu šo, tur ir milži, un tu esi tik maziņš, ja, un ko tad tu, un ir cauri ar tevīm, un visu, jūs saprotiet, tas ir tas miesīgais redzējums, bet termostats ko dara? Viņš saka, ka Dievs ir ar tevi, Dieva vārds tev spīdina ceļu, un nav svarīgi, cik liela milži ir tev apkārt, svarīgākais ir tas, ko ir pateicis Dievs, un ka
tev ir tā privilēģija un laime būt ar viņu vienam veselam un būt viņa vadītam. Viņš vada tevi uz zaļainām ganībām pie klusiem ūdeņiem. Viņš ir ar tevi līdz pasaules galam, neskatoties uz redzamo, un savu iesākto darbu pie tevis novedīs līdz galam. Amen.